Labdien! Šodien mūsu studijas viesis ir Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Labdien! Labdien! Šobrīd visā Latvijā un arī Latgalē tiek veiksmīgi apgūti Eiropas reģionālās attīstības fondu līdzekļi. Kādi projekti un kā tiek apgūti šie līdzekļi Preiļu novadā? Jā, un tiešām Latgales programmas ietvaros, tad mēs jau otru gadu 9 Latgales pašvaldības lielākās apgūst ERAF līdzekļus. Un jāsaka, ka Preiļos ir apjomīgi projekti un, es domāju, vērsti uz efektivitāti, uz izdevumu samazinājumu. Un šobrīd gribu teikt, ka darbi jau ir pilnā sparā 4 mūsu iestādēs pilsētā. Noris tad, mēs plānojam beigt līdz 1. septembrim. Jo tās ir gan Preiļu 1. pamatskola, gan 2. vidusskola, gan Preiļu valsts ģimnāzijas ēdnīca un arī pirmskolas izglītības iestāde Pasaciņa. Tā ka pirmkārt darbi tiek veikti siltināšanas jomā, lai samazinātu izdevumus. Un otrām kārtām, protams, arī gan apkārtnes, gan iekštelpu labiekārtošana. Un tāpēc mēs tiešām ceram, ka 1. septembrī tad visi darbi būs pabeigti un gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas tehniskais personāls varēs ieiet, var teikt, jaunās renovētās telpās un būs mājīgi. Otra daļa šī ERAFA, jāsaka, pat ir beigušies konkursi, ir noslēgti līgumi, un mēs tad arī tuvākā laikā, es domāju, jau līdz Jāņiem uzsāksim vairāku ielu renovācijas arī šī projekta ietvaros, tad ERAF. Un tas nozīmē, ka pilsētā tiks asfaltēta Lauku iela, posmas Nākotnes iela, Dārzu iela, Celtnieku ielas posmas, un arī šī pirms 2 gadiem iesāktā ietve no Preiļu pilsētas līdz Līču ciematam. Un jāsaka, ka apmēram 3 km garumā tad tiks renovētas ielas, atjaunots asfalts vai arī no jauna uzlikts ciematos, gan Aizkalnē, gan Prīkuļos, gan arī Pelēču ciematā. Tā kā, protams, šie tādi lieli apjomīgi projekti un, kā jau teicu, tad skolu siltināšana, renovācija jāpabeidz ir līdz 1. septembrim, bet ielas šie visi remonti līdz oktobra vidum. Jāsaka, ka darba ir ļoti daudz. Un šobrīd vēl viens, kas mums ERAF ietvaros ir palicis no pagājušā gada, projekta nauda caur satiksmes ministriju, kas tika piešķirta, tā ir tranzītiela. Un tad pagājušajā gadā, ja tika rekonstruēta Rēzeknes iela, tad šobrīd mēs atjaunojam 2. kārtu asfalta Daugavpils ielas posmu 800 metru garumā. Tātad tur jau darbi norisinās un aptuveni 1,5–2 nedēļu laikā tur būs arī jauns asfalts. Ir izskanējusi arī informācija, ka Preiļu novada pašvaldība līdzfinansē iedzīvotāju projektu uz daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Lūdzu, skaidrojiet, kas tas ir un kā tam var pieteikties? Jā, ir šobrīd saistošie noteikumi pilsētā, kur tiešām daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties projektiem, ko līdzfinansē dome, tad tur ir paredzēts gan 75% atbalsts, gan 50%, tad kā kurā gadījumā, bet tā ir iespēja vai no jauna izveidot stāvlaukumus vai piebraucamās šīs ielas daļas, vai ieejas punktus mazglus daudzdzīvokļu mājās, vai soliņu nomaiņa, vai ietves remonti. Un, kā jau teicu, tad daļu šajā gadījumā finansē māja no uzkrājuma apsaimniekošanas, un otru daļu šobrīd ir nolikums, pēc kura finansē pašvaldība. Tā kā es aicinu iedzīvotājus izmantot, tur šobrīd ir paredzēti budžetā 15 000 eiro. Tātad, ja tas netiks izmantots, tad droši vien mēs šos līdzekļus novirzīsim kaut kur publiskajām ietvēm, bet līdz 15. septembrim šāda iespēja pastāv. Un es aicinātu izmantot, jo pagājušajā gadā divas daudzdzīvokļu mājas to izmantoja. Un, varbūt arī reizē runājot par šīm daudzdzīvokļu mājām, es gribu teikt, ka varbūt arī siltuma apgādes jomā ir izmaiņas ar 1. maiju. Tātad viens, ka ar 1. maiju ir stājies jauns siltuma apgādes tarifs. Preiļu pilsētā tas ir pa 4% zemāks,
Bet otrs, kas ir tātad, ko mums ir aizrādījuši gan revidenti un arī regulators, tātad, diemžēl, bet tas bija jādara. Tātad 1. maiju ir sākts arī rēķināt cirkulācijas maksa karstajam ūdenim, kas nozīmē, šī te karsta ūdens sagatavošana padeve daudz dzīvokļu mājām. Tātad ir divas iespējas, mēs esam apkopojuši maija rezultātus. Ja kādam liekas, vai mājai liekas, ka tas ir pa dārgu, karstais ūdens, tad tādā gadījumā mājai ir jāpieņem lēmums atteikties. Un tad maksāt nevajadzēs par karstu ūdeni vispār. Bet, ja māja saņem karstu ūdeni, tad mēs vēl skatīsimies un pētīsim, kāpēc atsevišķās mājās ir lielāka tā maksa. Bet es gribu pateikt, ka maija mēnesī cirkulācijas maksa tātad ir bijusi no 6 līdz 12 eiro. Kā kurā, teiksim, mājā, ja, atkarībā no dzīvokļu skaita, no piegādātā siltuma. Bet, protams, šis pakalpojums maksā un jau vairākus gadus saimnieks strādā ar zaudējumiem. Un tāpēc tātad ir ieviesta šī vasaras periodā cirkulācijas maksa. Bet ziemas periodā? Ziemas periodā cirkulācijas maksas kā tādas nav, jo tas ir kopējais siltuma daudzums, kas tiek padots uz mājām reizē ar apkuri. Cirkulācija attiecas uz vasaras mēnešiem. Skaidrs. Šobrīd ir vasara un skolēniem ir vasaras brīvlaiks un tiek piedāvāta skolēniem iespēja gūt praksi un arī darba pieredzi strādājot vietējos uzņēmumos. Kā ir ar skolēnu nodarbinātību Preiļu novadā? Mēs jau šogad 4. gadu piedāvājam skolēniem darbu vasarā, darba iespējas, un šogad tās ir gan Preiļu saimniekā, gan izglītības iestādēs, gan pagastos. Un ir tātad divi var teikt, šie nodarbinātības veidi. Viens ir to, ko mēs finansējam tīri no pašvaldības, tātad ir paredzēta, ja nemaldos, vairāk kā 10 000 eiro. Otrs, tātad tiek realizētas arī nodarbinātības valsts aģentūras programmas, kur daļu finansē tātad valsts no Labklājības ministrijas līdzekļiem. Atkarībā no skolēnu vecuma tātad ir vai 4 vai 6 stundas darba iespējas. Un, man jāsaka, ka tur, kur ir strādājuši iepriekšējos gadus, skolēni ir ļoti, ļoti atzinīgi vārdi teikti, jo čakli strādā un patīkami, ka jaunieši tiešām iesaistās gan novada visa tādos labiekārtošanas, sakopšanas darbos. Otrs, ko es gribēju teikt, tātad vasarā vēl ir skolēniem iespēja arī apmeklēt nometnes. Tātad šobrīd tiek plānotas vismaz 2 nedēļu garas diennakts nometnes. Varbūt iespējams pat 3, ja mēs skatīsimies pēc līdzekļiem, lūdzam sakot informācijai līdzi vai mājaslapā vai novada vēstīs. Un ir plānota iespējams arī 1 dienas nometne. Tas praktiski būs jūlija mēnesī pārsvarā. Un tad arī šī iespēja skolēniem, kuriem vasarā nav lauku vai nav iespējas strādāt vai nevēlās, tad ir iespēja apmeklēt nometnes. Tad bērniem praktiski līdz 15-16 gadu vecumam. Cik liela ir skolēnu atsaucība un interesētība par iespēju strādāt vasarā? Ir diezgan liela, bet es gribu teikt, ka mēs ar šo esošo finansējumu praktiski esam apmierinājuši visas vajadzības. Ja? Un šobrīd vēl daži piesakās, bet šis skaitlis ir starp 70 un 90 bērniem, kuri šobrīd ir gatavi strādāt un arī jau ir uzsākuši daži. Ja kādam ir interese, vai var vēl pieteikties? Var interesēties kancelējā, vai nodarbinātības valsts aģentūrā, ja, tas atrodas vienā ēkā Preiļu novada domes, tā kā lūdzu. Ir vasara iestājusies, kā arī ir palielinājies brīvāks laiks visiem ir, un kādas ir izklaides un sporta iespējas Preiļu novadā, kādi pasākumi jau ir notikuši un kādi ir gaidāmi? Notikuši jau ir vairāki pasākumi, gan estrādes ieskaņu koncerts, gan pat tautas mākslas festivāls 7. jūnijā, bet es gribu varbūt aicināt iedzīvotājus uz tiem pasākumiem, kas plānojas šobrīd. Un, protams, 21. jūnijā tas ir zāļu tirgus,
pirmssvētku, pirms Līgo un Jāņiem, un tad aicinām gan amatniekus, mairažotājus, zemniekus, individuālos lauku ražotājus, visus ar savām produkcijām un visus pircējus aicinām. Tad 21. jūnijā no 8 līdz 13. Raiņa bulvārī 19 pretī kultūras namam. Tāpat gribu aicināt 21. tātad sportistus, sporta veterānus, kad vieglatlētikas sacensības Preiļu stadionā būs, tās jau var teikt, tas ir Latgales mēroga, tad veterānu vieglatlētika Līgo un Jāņu mači. Tāpat gribu aicināt uz pirmās līgas futbola mačiem, sekot līdzi kalendāram, kur mūsu komanda ļoti labi šogad spēlē pirmās līgas čempionātā, kas notiek pilsētas stadionā. Vasarā ir paredzēta arī pludmales volejbola posmi pludmalē. Un, protams, ka kultūras jomā 23. ir kā tradicionāli šī te zaļumballe Līgo. 28. jūnijā ir Latvijas baļķa celšanas čempionāts un Latvijas čempionāta posms spēka vīriem. Un 29. 30. augusts tie ir pilsētas svētki, tātad mēs šobrīd esam pārgājuši no jūlija mēneša uz augusta beigām, kad atgriežās visi skolēni skolās, kad ir bērni, kad ir visi no atvaļinājumiem. 29. 30. augusts, kad būs plaša un tāda interesanta svētku programma. Bet, kas ir vienreizējais pasākums šogad, un es ceru, ka viņš būs tradicionāls un pulcēs daudz, gan dalībnieku, gan skatītāju, tad tās ir pirmās sacensības Latgalē BMX velosportā. Jo mums ir pirmā trasa Latgalē šobrīd, un BMX klubs ir iekļāvis šīs sacensības savā kalendārā. Tātad 19. jūlijā pirmās BMX sacensības Latgalē. Tā kā arī aicināti visi gan skatītāji, gan varbūt tie, kas vēlas nodarboties, jo šobrīd arī Preiļu BJS, bērnu jauniešu sporta skolā, mums ir treneris un arī sākam iepirkt inventāru, pamazām tāda grupiņa, kas nodarbojas ar BMX sportu, kas droši vien Latvijā šobrīd ir ļoti populārs. Vai šajās sacensībās piedalīsies tikai Preiļu jaunieši vai arī pārstāvji no citām? Tās ir pat, protams, būs arī lietuvieši, baltkrievi, krievi un no daudziem Latvijas klubiem, tā ka tās ir, var teikt, starptautiskas un protams, iespēja būs arī mūsu jaunajiem sportistiem dažiem parādīt, un kā jau teicu, tad aicināt interesanti arī no citām Latgales vietām, pilsētām paskatīties, varbūt arī pat piedalīties jau, jo šīs BMX trases Kurzemē, Pierīgā, Vidzemē ir diezgan daudz, bet Latgalē tā ir vienīgā iespēja šobrīd, un tāpēc laipni gaidīti 19. jūlijā. Vai Preiļu jaunieši ir ieinteresēti un tiešām nodarbojas ar BMX-u? Šobrīd aptuveni 15 jaunieši nodarbojas, plus mīnus mainās viņi, bet interese ir, un es domāju, ka šīs pirmās sacensības vēl popularizēšanai mēs rīkojam, ka tas dos savus augļus. Kā noslēdzošais jautājums ir Rīgā 18. jūnijā tiks atklāta Latgales pārstāvniecība. Ar ko tā nodarbosies un ar ko tā nodarbosies? Tad Latgales pārstāvniecība, Jākaba kazarmās, tas ir kuri zina labāk blakus Pulverturnim, tiek atklāta 18. jūnijā 15. Latgales pārstāvniecība. Šis projekts tiek finansēts caur Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju no Norvēģijas finanšu līdzekļiem. Šobrīd naudiņa ir piešķirta 2 gadu uzturēšanai. Tātad pārstāvniecībā varēs reklamēties jebkurš turisma operators, zemnieku saimniecības, mūsu uzņēmēji, produktu ražotāji, tici, turisma informācijas centri. Viss par Latgali. Sākot ar bukletiem, jebkura veida, beidzot ar dasu izstrādājumiem, Rēzeknes gaļas kombināta un lielie uzņēmumi, varbūt Latgales, visi, kuri būs ieinteresēti, varēs reklamēties, jo tomēr tā ir Vecrīga, un vēl jau vairāk, ka šogad Rīga ir kultūras galvaspilsēta Eiropas, ļoti daudz ārzemnieku, tad ir iespējas tiešām visas savas produkcijas izstādīt, reklamēt, un šeit strādās pastāvīgi 1 vai 2 cilvēki. Tā ka es domāju, tas mūsu Latgalē dos vēl tādu papildus impulsu. Tā ka laipni gaidīti gan uz atklāšanu 18. Bet vēl jau vairāk tiešām aicinu visus Latgales uzņēmējus vai
turisma tātad šos operatorus parādīt to, kas mums ir labs un jauks. Kā viņi var sazināties ar Latgales pārstāvniecību un piedāvāt savu produkciju? Tātad šobrīd ir jāinteresējas caur Latgales plānošanas reģiona attīstības padome, tātad Iveta Maļina Tabūne, vai Latgales attīstības aģentūra Māris Bazovičs. Tā ka caur šiem cilvēkiem, bet būs informācija gan portālā Latgale LV, gan arī avīzēs, un tā kā atrast ir viegli pie Bastēkalna uzreiz Jākaba kazarmās. Sakam liels paldies jums par, ka ieradāties uz studiju, un liels paldies, ka skatījāties. Lai jums jauks vakars! Paldies!